Šonedēļ pedagogi jau atgriezušies skolā, bet pagājušās nedēļas vidū viņiem bija iespēja smelties iedvesmu un prieku pedagogu konferencē. Tā Talsu valsts ģimnāzijā notiek jau 3. gadu. Mēs vēlamies kļūt par atvērtu skolu, par skolu, kas dalās, par skolu, kas aicina pie sevis pedagogus, lai viņi gūtu tādu spēku savam darbam, tiešām šo emocionālo labsajūtu. Šajā konferencē piedalījās ap 150 pedagogu no Talsu novada, Ventspils un Kandavas. Kā motivēt jaunieti mācīties? Uz šo jautājumu sociālajiem tehnologam un integrālās izglītības skolotājam Andrim Arhomkinam atbilde vienkārša – prieks. Mēs nevaram motivēt jaunieti nekādā veidā ar varu. Mēs nevaram motivēt jaunieti piesolot viņam kaut ko. Jo tam mums būs jāpiesola aizvien vairāk un vairāk un vairāk. Bet brīdī, kad jaunietis dara lietas ar prieku, kā jebkurš cilvēks, tas ir brīdis, kad rodas enerģija. Ja ir enerģija, tad rodas motivācija to darīt atkal un atkal. Un tad, kad darām to ar prieku, ar enerģiju un regulāri, tad rodas rezultāts. Un tā, kad mēs paskatāmies uz šo rezultātu, rodas kas? Rodas atkal prieks. Nav jātur svece zem pūra un nevajag baidīties dalīties ar idejām. Tā aicina Talsu valsts ģimnāzija, tāpēc dienas otrā daļa pagāja meistarklasēs. Viena no tām bija veltīta mākslīgajam intelektam, un Ventspils digitālais centrs aicina pedagogus un vecākus no tā nebaidīties. Jo man liekas, šobrīd to uzskat par tādu lielu bubuli, ka tas ir slikts, ka skolēniem tas nedara neko labu. Bet jā, mēs gribam parādīt veidus, ka mākslīgo intelektu var izmantot, lai atvieglotu savu ikdienu. Piemēram, smelties idejas klases darbiem, kādai projekta aktivitātei, testu veidošanai vai attēlu un stundu plānu ģenerēšanai. Skolēni patiesībā jau mācās arī caur mākslīgo intelektu. Viņiem tāpat līdzīgi kā mums kādreiz bija jātaisa špikeri, viņiem tāpat ir jāizdomā atslēgas vārdi pareizi, kā to mākslīgo intelektu piedarbināt, ja darīt, lai viņš uzraksta to, piemēram, kaut vai viņa eseju. Viņam tāpat ir jānoformulē, ko viņš grib tur tajā esejām. Tikmēr februārī Talsu valsts ģimnāzija plāno kolēģus aicināt uz atklātajām stundām, kurās būtiska daļa būs arī to analīze. Es esmu savu darbu pieredzē sapratusi, ka vērtīgākais ir tas, kur tiekās paši praktiķi ar tādiem pašiem praktiķiem. Ar savām konferencēm un meistarklasēm Talsu valsts ģimnāzija ne tikai vēlas kolēģiem ļaut apmainīties ar zināšanām, bet arī saņemt atbalstu un pozitīvo pleca sajūtu. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalne.